Maksims Toniševs, jaunais Riga futbola kluba spēlētājs. Diezgan gara diena mums sanāk, kamēr mēs šo visu prezentāciju varam sagatavot. Iesoļoju arī jau Skonto stadionā. No sākuma kādas ir tās emocijas, kad tu saproti, ka tu Skonto stadionā iesoļoji jau kā Riga FC spēlētājs? Vispirms, ko es varu pateikt, bija kaut kāds prieks, varbūt, jā. Jo Skonto stadionā es jau pazīstu daudz, tur daudz spēlēju arī ar Valmieru. Un pirms tam, kad bija ar Pērns, tur spēlējām sintētiskā laukumā, jā, tā kā Skonto stadions, es domāju, ka tā kā Latvija ir tā futbola centrs. Līdz Skonto stadionam vēl nonāksim, bet par šiem 4 gadiem Valmierā pastāsti, kādi tev tie bija un cik tu varbūt pats arī vari teikt, kā tu esi audzis, gan kā spēlētājs, gan arī varbūt kā cilvēks. Ko deva šie 4 gadi tev? Jā, kā spēlētājs es varu pateikt, 100% tas bija laba izvēle, ka es aizgāju uz Valmieru, jo es domāju, ka es progresēju diezgan daudz, bet, protams, es neesmu aprināts ar to. Visu laiku varbūt gribas vairāk. Jā, gribas vairāk. Bet es domāju, ka tie 4 gadi bija ļoti nozīmīgi mana karjera. Pats esi no Rīgas. Kā pilsēta, cik tev ļoti gribējās atgriezties varbūt Rīgā un kāda dzīve ir Valmierā? Kādas atšķirības varbūt sadzīvē arī? Ir divas puses. Tā kā Rīga man ir dzimta pilsēta, jā, bet es šeit piedzimu, jā, un viss šeit ir forši, tā ka ir ko darīt, tur iet pārsteigāt, paēst kaut kur, bet otra puse ir, man tā kā nevisam patīk ļoti daudz cilvēku, kas šeit Rīga ir skaļi, jā, un daudz mašīnas, un piemēram 4 tu nevari nekur izbraukt, jo tu vienkārši 2 stundas tur stāvēsi vienkārši uz vietas. Bet tā, protams, Rīga ir mana pilsēta, un es esmu ļoti priecīgs šeit atgriezties. Daudz spēles arī pret Riga FC, kā tu atceries spēles pret mums un kādas ir tās sajūtas, kad jūs gatavojaties Riga FC un kāda ir tā motivācija? Priekš RFS un Rīgai, man liekas, ka nekādu motivāciju nevajag papildus, jo visi zinām, ka tas ir 2 labākas komandas Latvijā un Rīga ir ļoti daudz kvalitatīvu spēlētāju, un ja tu neesi gatavs tai spēlē uz 100%, tad būs ļoti grūti, visas kļūdas uzreiz varēs redzēt. Bet man ļoti patīk spēlēt pret Rīgu, īpaši pret Daškeviču, es varu pateikt, jo pret viņu visu laiku ir grūti spēlēt, un tu nezini, ko gaidīt no viņu. Man ļoti patīk tādi spēlētāji, kuri spēlē visu laiku uz priekšu un mēģina sāsināt spēli. Pēdējās sezonās jūs mums daudz sāpes nodarījāt. Kādas kā futbola spēles bija tie paši mači un varbūt kā svinējāt, kad mums izdevās atņemt punktus vai uzvarēt pat? Protams, bija patīkami uzvarēt tādu grandu kā Rīgā, bet pret Rīgu un pret RFS, man liekas, mums pa 3-2 gadiem bija ļoti labi bilants. Jā, labi bilants. Man liekas, mēs pat vairāk uzvarējām, vai bija tās neizšķirts. Un pret labu komandu Valmiera ļoti labi spēlē. Tā kā tagad būs gatavs jau Rīga Kreklā uzvarēt Valmieru biežāk, ja? Ok, un pēdējais par taviem pašu plāniem. Tu arī teici, ka varbūt vēl vairāk gribējās to 4 gadu laikā sasniegt. Kāds ir tas tavs nospraustais mērķis šim jaunajam gadam, jaunajai sezonai? Ko gribētos sasniegt? Vispirms gribēs pierādīt sev šeit, jo šeit jau es varu pateikt, ka cits līmenis šeit ir daudz grūtāk konkurence. Un vispirms ir jāpierāda sevi, lai tiktu pie spēles laika, un pēc tam pa solim augstāk iet, un lai Rīga vismaz dabū to, ko šogad RFS. Paldies, veiksmi! Paldies!